Atkal cope! Nu, ko, draugi, mums ciemos ir, kā jau es solīju, ļoti kolorīts makšķernieks. Viņš ir čempions gandrīz visās makšķerēšanas apakšvirzienos. Viņš ir vicečempions pasaulē feederu makšķerēšanā. Un šodien viņš ir kopā ar mums, dāmas un kungi, Krišjāns Lisovskis. Sveiki visiem! Čau! Nu ko, ja par tevi, es par tevi zinu daudz, es sekoju līdzi arī taviem raidījumiem, ir ļoti interesanti, ir smieklīgi, vienmēr ir lielas zivis. Bet man liekas, ka tu esi tāds baigais pēc tieši feederu makšķerēšanā. Kā tev pašam liekas, tā ir? Akcept. Tu, protams, tu makšķerē visādos iespējamos veidos, tehnikās, bet feederu makšķerēšana liekas, ka tā tavs super stiprā puse, tavs superspēks. Feeders, jā, tas būs laikam top levels, un zemledus makšķerēšana būs top levels. Jā, par lielajām zivīm. Tu noteikti vari palepoties ar kādiem nopietniem rekordiem. Saviem personiskiem rekordiem, varbūt arī kādiem bišķiņ lielākiem rekordiem, kas ir jau kaut kur iegrāmatot. Pieskarsimies tam pašam feederim. Ļoti daudz spinningotāji sapņo par 5 kilo, 4 kilo zandartiem. Manas feederu pasaules čempionātā ir izvilkts 5 kg zandarts aiz spuras uz 0,13 aukliņas. Jā, tas ir viens rekords. Un gaujā uz kukurūziņu 6 kg 480. Tas ir mans rekords uz zandarta. Uz spinningu ar panoptiks un nepanoptiks, kā es mīlu teikt, pano banano. Pat man nav atnesis 5 kg, 4 kg žani, bet feeders ir atnesis. Tā kā uz feederu, ko gribu pateikt, tā kā uz feederu var ķert jebkura veida zivis. Arī šobrīd, kur mēs stāvam pie feederu makšķeres, kas ir iemesta jūrā. Atceries, ka es izdarīju metienu, tu teici, wow, tālu. Jā, tālu. Un tas bija tāds vieglais plaukstas metieniņš. Ja? Tā kā ar feederu var makšķerēt jebkura veida zivis, un jā, tas ir super veids, kā tiešām noķert visu, ko tu vēlies. Pēc brītiņa mēs turpināsim makšķerēt, bet mēs vēlamies pateikt ļoti, ļoti lielu paldies kempingam Laukbaloži, kuri mūs uzņēma šajos skaistajos namiņos. Kā jūs redzat, šeit ir 7 namiņi. Mēs esam pirmajā, otrajā. Fantastiski namiņi. Skaisti, silti, ērti, izgulējāmies un varam darīt to, ko mums ir jādara. Proti makšķerēt. Vai ne, Habibī? Jā. Un vēl kas svarīgi, jūra nav tālu. Tieši tā, līdz jūrai šeit ir, principā, kādi 300 metri. Tā kā, ja gribat braukt makšķerēt, izbaudīt komfortu, brauciet uz Laukbaložiem. Šis ir raidījums Atkal cope! Labi. Ātrā palīdzība. Ātrā palīdzība. Labi, šodien mēs esam pie jūras. Ir skaidrs, ka mēs mēģināsim ķert būtas, Cīgas. Lielās būtas, ko cīgas. Varbūt arī kāda sīga trāpās. Jo īstenībā var trāpīties mēnesa, var trāpīties forele. Vispār zivju veidu var trāpīties. Visas upju zivis arī var trāpīties. Līdakas, vēdzeles ir noķertas, zuši, brekši, raudas, ālantu. Man pagājuši gadu čoms noķēra ālantu, 2 kapeikām ālantu un vēl pie jūrā. Jā. Uz jūras sistēmu. Visa patās kaut kādi 10-12 km no šejienes, un vēl pie tam nevis uz garneli, bet uz jēlu zivtiņu. Jā, es pats biju šokā. Tāpēc man patīk jūra, jo jūra ir ļoti neprognozējama, tu var noķert visu kaut ko. Bet mēs šodien, protams, mēģināsim noķert lielo būtu. Un kaut kas arī ķerās, pēc tam tu noteikti arī pastāstīsi par esmām, ko tu izmanto, par kātiem, ko tu izmanto, lai cilvēkiem ir plašāka informācija un makšķerē. Krišjān, tad pastāsti, ko tad tu šodien izmantosi makšķerējot? Lielās līdaks un zandarts fotografēt. Lielo garneli. Tātad šī ir brētliņa, viena no top esmām, bet šodien reāli viņa nestrādā. Bet šī ir viena no top esmām, kas vispār skaitās pagaidām. Jā. Mēs iesākām jau līdz ar tumsiņu. Paturu lūdzu manu galdu. Paturu galdu. Mēs iesākām līdz ar tumsiņu, tāpēc mēs jau neesam sausā. Ja? Ir un arī izmēri tādi, tādas pabiezas mukas. Jā. Un arī katru bija? Arī jātur tā kā līdaku. Tieši tā. Tāpēc mēs neesam sausā, un šobrīd vislabāk strādā šī garnelīte.
Tieši šī. Maksimā, kā Eģiņš teica, ja, rekord šo paku varēja vakardien dabūt uz atlaidēm. Bet pakā te iepeldē vēl kaut kas. Reku tev ir kaut kāds... Tas ir inčīgais. Inčīgais, jā. Jā, kā tu redzi? Garnalīti, ja mēs nolūbam, viņi ir... Gaišā krāsā. Patika, un Baigi nē, viņš saucās Bet ja būtei patīk... super krils. Paskaties, šis ir krils, tātad mazi vēžveidīgie, kuri garšo jebkura veida zivīm. Redzat, kāds man te miksiņš ir uztaisīts. Un viņš notika šādi. Redzat? Garnalīte pārvērtās par smaržīgu un garšīgu ēsmiņu. Izskatās, ka tu tur kaut kādu propolis izlēji. Bet viņš smaržo pēc tā vēžveidīgā, viņš smird tā kā, jā, bet pēc tā vēžveidīgā jūt, jā. Kaut kas starp smird un smaržo. Smirdveidīgais. Bet nē, ja strādā un ja zivīm patīk, tad... Jā, tieši tā. Dažs zivtiņus es noķēru šo, dažs zivtiņus es noķēru šo, bet atkārtošos, ja godīgi strādā vienkārši elementāri šitā vārītā garnalīte. Tā šobrīd ir tops, bet tai zivtiņai tas garastāvoklis mainās. Un nākošais moments, ko mēs jau tikko pamanījām, uzausa saulīte, kuru mēs neredzam, un reāli zivis izrūbījās. Pa tumsu bija tā, 10 līdz 15 minūtes, katru makšķeri var pārmest, un bija no 1 līdz 2 zivīm. Jā, Šobrīd ir reāli jau pusotru stundu reāli klusums. Ja? Tā kā tā zivtiņa garīgais mainās. Mēs domāsim, mums arī ir viens slepenais ingredients, ir ķiploku pulveris, ko pēc tā ieteikuma izšķīdināsim ūdeni un tur iebērsim pāris garnās un paskatīsimies, vai tas strādā vai ne. Jā, runājot par to pulveri, ko mēs vakardien ieteicām. Pulveri, ja vienkārši mēs bērsim, viņš nomazgāsies nostai ūdenī. Tēma par pulveri, jā, tieši tā, tāpēc ir šāds te buņģīns vai vienalga, nezinu, no pudelītes izgriezat apakšiņu, jā. Izšķīdināt to pulveri un sametat iekšā tos gabaliņus, kā es to esmu šeit izdarījis. Es pieņemstu reku, jā, sagriez, un te bija tieši tas krils arī bija. Un šādi te... Šādi mēs sapūšam iekšā, un tad reāli viss tā jūsu ēsmiņa tusējās tai kārbiņā, viņa savalkās, sasūcās un nenoskalojās nost, jo viņa ir savilkusies kaut šeit, ja? Tad reāli mēs nenomazgāsim. Paskatieties, zivtiņa ir reāli sarkana palikusies, un viņa smiedina. Klas? Labi. Nevajag. Labi, tas lai paliek zivīm. Jā, tā kā, teiksim, tā tie mēģinājumi apčakarēt, jo zivis te ir, iedomājieties, tumsā viņas ķērās, un tikko kā uzausa gaismiņa, viņas neķerās. Tas nozīmē, ka viņa pieplaka pie grunts, un viņa vienkārši nekustās vairāk. Tāpēc viņa mums ir jāapčakarē. Un šis ir variants, kā viņa apčakarē. Labi, es arī iešu mēģināt apčakarēt. Davai. Veiksmi? Nē, neasaks, ja? Man veiksmi. Tev veiksmi, man neasaks. Tev neasaks. Čau. Tas būs labs atskats. Beidzot sēriju, kur tu pats noskatīsies un varēsi ierēkt. Atkal cope! Atkal cope! Tā, šodien pie mums ir nākošais viesis. Vārdā viņš ir Valdis. Sveiks, Valdi! Pastāsti, lūdzu, ar ko tu nodarbojies ikdienā? Es nodarbojos ar to, kāpēc es šeit atbraucu. Es atbraucu gatavot svaigu zivi. Mišān, vajag zivi! Sapratu, šef! Akčeri kača! Tas ir kosmo! Traustās! Valdā! Ir! Jā! Valdo! Ir! Lielāk nevarēja? Derē! Nu, labi. Es gribēju teikt derēs, ja? Derēs. Skaties. Tātad, ko daram, ja būtu ir ierījus? Iebāžam īkšķi šeit pie žauniņas iekšā un plēšam
pušu, bet nu tad īkšķis būs dienas beigās sāpīgs. Otrs variants – vienkārši šķērītes, nozogam sievai obligāti. Tātad vai nu mēs viņus ieliekam iekšā un plēšam tā, vai arī ieliekam vienu šķēres asmeni un pārgriežam. Redzat, āķis nemazām nav redzams. Izskatās diezgan drastiski, bet nav variantu. Un skatieties, kas te mums ir. Redzat? Redzat, tā ir tā garnele, ko es jums rādīju. Redzat? Tā oranžā, kas ir ar to ritīgo smirduli. Un re, kur ir parasta garnele, re, kur ir vēl viens variants. Nostrādāja. Yes! Ja? Un filējas 4 lūdzu. Vecīt. Tas pats Nu, es teiktu tā. Cik Michelin zvaigznes? 6. Pēc svaiguma. Tās būs. Lodza. Nu, ikdienā es pārsvarā gatavoju arī priekuļos pusdienotavā pietura, bet šobrīd es esmu atbraucis pie jūras. Pat cik es esmu uzaicināts, lai pagatavotu jums zivi. Jā. Ok, jā, un tad es sapratu, ka mēs arī gatavosim Bušu burgerus. bušu burgeri. Tas varētu būt kaut kas interesants. Es tādu neesmu ēdis. Jā, nu, es arī noteikti neesmu, jo gaidīsim to ar nepacietību. Jā, pagaidīsim nedaudz labāk laiku un tad sāksim gatavot. Ok, jā, labi, paldies. Cilvēkiem ar vājiem nerviem un bērniem neskatīties. Nu, tagad mēs esam safilējuši tās butītes, te nopanējām miltos garšvielās. Penko. Mēģināsim tagad sacert, bet nu labi, ka laikapstākļi tādi, kādi viņi ir. Tas milti krējumā un penko. Iztura garšvielām kopā ir, un tad liekam tā kā mēģinām ceptiņas. Šīs tāda ir filējas, šie jau ir ikri jau. Tas būs priekš Fish ikra burgeru. Speciāls burgers tiek pasūtīts. Īpašais krišāņa ikru burgers. Pat cik mums ir laika apstākļi kādi ir, bet es domāju, būs labi. Vienkārši process būs bišķi ilgāks nekā gribējās. Bet, kā zināms, draugi, ne viss vienmēr notiek kā ieplānots. Tādā! Nu ko, tā kā pie jūras, tad, kad mūsu pavārs Valdis bija jau paspējis visu sagriezt, nu tūlīt jau ceps tās bušu filējas un uznāca lietus, uznāca vējš un vairs nevarēja ne to pānu kārtīgi sasildīt neko. Un tad radās šāda ideja, ka ja nevarējām izpildīt plānu pie jūras, tad Valdis teica, nē, tos burgerus ir jāuztaisa. Un tieši tāpēc atbraucām mājās un sapratām, būs. Vai ne? Jā, un tā kā es solīju, ka es zivis vispār neēdu, bet šo burgeri es apēdīšu, cienot Valdi un viņa ieguldīto mežonīgu lielo darbu, es viņu apēdīšu. Un, zini kā, ka mēs arī ar Krišānu runājām par to, ka vispār es saku, uztaisiet kaut ko garšīgu pie jūras un tā tālāk, un Valdis tur stiepa 3 maisus ar tām plītīm un visu pārējo. Nav tas tik vienkārši, jā, nav tik vienkārši. Nu ko, tūlīt testēsim. Sveiciens operatoram, sveiciens Krišānim Lisovskim. Viņi, diemžēl, pie burgeriem netiks. Bet es pateiksim, bija garšīgs, viss bija, bet es domāju, ka būs labi, viss kārtībā. Tieši tā, mēs to uzveidīsim, bet jūs turpināt skatīties. Un sekot atkal Cope. Tieši tā, starp citu, piesakojiet mums gan YouTube, gan TikTokā. Nu jā, tur mēs esam. Tieši tā. Ēdam? Ēdam. Labu apetīti, aiziet. Atkal Cope! Tā šādu komplektu mēs iegūstam veikalā, respektīvi mēs paņemam bušu copei
kāds, spola, sistēma, svins, karabīnītes un aukliņa, ja? Un tagad mēs to ātri mēģināsim visu salikt lietā, lai mēs varētu makšķerēt. Jo parasti tās cilvēkiem, kas atbrauc pirmo reizi, viņiem vienmēr sagādā, kā to visu salikt, kā labāk visu sataisīt, bet nekas tur sarežģīts nav. Mūsu copi, man liekas, ir viena no visparastākajām, visvieglākajām. Uztaisam cilpiņu, tas tā. Un tagad vienkārši veram cauri visiem riņķīšiem. Šitādus darbiņus jau, protams, varam mājās kaut kur izdarīt, bet tie mazie mājas darbiņi, bet tā kā mēs esam tikko pie jūras, tad mēs to darīsim šeit patām uzreiz uz vietas. Es vienmēr auklu cenšos ielikt, kad nopērku ūdenī, lai viņi pastāv kaut kādas 5-10 minūtes. Tā viņā izsūcās un tad viņi labāk uztinās uz auklas, ka viņi ir mitra. Un tagad ātri vienkārši mēs to visu tinām virsū. Kaut kāds laiciņš paies, tāpēc saku, šitos mājas darbiņus mēs varam izdarīt mājās, bet tā kā uztīsim aukliņu smuki virsū tulītām, bet īsti es visu viņu virsū netīšu. Tā. Protams, mēs aizmirsām šķērītes paņemt, bet no. Tā mēs nedaram, parasti ir šķērītes vai stanziņas, bet šoreiz sanāca kā sanāca. Atlaižam nedaudz bremzīti vaļā. Lai mums tā brīvāk viss te staigā. Cenšamies baigi makšķeri smiltīs nelikt. Un tad arī parasto cilpiņu pieliekam. Var pat 2 sasiet, kā kurš vēlās. Katram jau ir gan jau karabīņu, cita kastīte. Man patīk visu likt trauciņos, jo tas vējā nekad neaizlido un nesabirst. Mitrums netiek klāt. Viss kā teikt. Kārtīgam saimniekam zirgs vienmēr zem jumta, jā, kārtīgā stallī. Te visi cilpā. Ņemam gatavās sistēmas, ko mēs varam veikalā nopirkt. Šitam arī jāpievērš uzmanība, viss ir vienmēr satīts. Paņemam, savienojam, saspraužam apakšā pie šās cilpas. Pieliekam svinu. Nostiepjam. Praktiski pāris minūtes un makšķera mums jūras makšķerēšanai gatava. Tagad atliek izvēlēties, kādu mēs ēsmu liksim. Garneli, reņģi, brētliņu vai kaut ko lepnāku un metam iekšā. Copa! Nevar būt! Jā, davai. Pa tālu bišķi, pa tālu viņa. Davai, tā ir vēl. Oba! Atkal cope! Recepte, lai nesaltu rokas. Ja Valdim ir recepte, lai uztaisītu butas garšīgi, tad man ir recepte, lai nesaltu rokas. Rokas jau pēc 2 stundām ņemšanās pa ūdeni un ņemot nos butas jau sāka kļūt tādas, kā krabītim. Šādi te kēteši cimdi. Man viņi jau ir ar pieredzīti, kā redzat. Tie ir neoprēna cimdi. Iekšā ar titāna pārklājumu. Mēs viņus uzvelkam
un ar viņiem var darboties visas dienas garumā. Neoprēns ir lieta vai materiāls, kurš samirkstot ķermeņa temperatūru viņu uzsilda, un reāli jums būs visu laiku silti. Protams, kad ņēmoties riktīgi pa ūdeni, būs ūdens apmaiņa, un viņš tā kā atkal uz dažām sekundēm paliks vēss, bet pēc tam atkal būs silti. Nākošais moments, viņš nelaist cauri vēju. Mums sāk celties nedaudz vējs, vilnīši sāk palikt lielāki, noteikti, kad var redzēt no raidījuma sākuma. Kā te? Un ņemamies. Un starp citu, paldies Vēverlei saimniekiem, ka atļauj tik tuvu piebraukt pie jūras. Savādāk mums nāktos nest visu ekipējumu ļoti tālu un pa ceļam piekustu jau nesot. Man laikam ir būt. Ar soļiem, vizuāli ar soļiem izskaitīt, cik katrs aizmeta. Nu, nē, mums vajag notestēt, vai viņš iztur vai neiztur. Nu, nav starpības, cik tu aizmetīt. Ļa, man kaut kas iespējams nāk. Jau var uz strauju uzlaukt, kur tu teiksi. Nē, nevajag. O, jau nāk gan plakanā. O, Habibi var nāk. Ir jau, bet labas nāk. Jau sēdēs uz kumsiņu, paliek lielāk izmēri. Jau dubletiņš. Dubleto! Nu, man beidzot arī ir bišķīt vairāk nekā iepriekšreiz par vienu, un šo mēs saucam par dubletu. Aleluja! Jo ir 2 gabali. Nu, ko mēs te varam apsveikt? Ekspertība. Eku tu tās eksperts novērtēs. Vidējas kvalitātes. Kvalitātes kontroli. Jā, ir īkriņi. Ir produktivitāte būs arī uz procentiem 40-45, Labi. ne vairāk. Smoki. Tur tā kolēģiem arī jau visi. Kas labs. Pumpējam ārā Latvijas paltus. Vai arī vairākus mazos Latvijas paltusiņu. Kas ir pa tu nos? Pusis viņi iet pa kreisi. Tu kas tur ir? Kaut kam jābūt. Opā, klausies, tā nav buta. Jepā, tā ir mēnciņa. Ai, un mēr sev. No, nači. Tā ir mēnce, veči. Mēnce. Tā ir mēnce. Normāli smuka mēnce. No, pastieties, kāda skaisti. Mēncei izmērs ir 38 laikam, ja? Tā varētu būt kā 45, ja ne vairāk. Tieši Jāni? No. Kas tas tāds ir? Lūdzu. Mēns? Jā, paskatieties. Paskatieties, daudz acis, lielas acis, liela galva, maz ķermenīts, bet es operatoram, es operatoram, jā, es saku, vai nu ir 2 lielas butes, vai nu ir kaut kas interesants. Un šoreiz, paldies Dievam, bija kaut kas interesants, nevis tikai 2 lielas butes, paskatieties, kāds super. Tā ir latviešu mūsu mēnca. Šeit mūsu latviešu ūdeņos dzīvo. Pasieties, kāda skaista. No, fantastiski. Baigi interesanti, ka viņiem pasieties, kāda galva. Pagabiši, davai. Es uztaisīju bildi. Ideāli, vecīt, pastiet. Bombeni. Super. Tas man kritiski, Jāni? Jā, ir labais, ka ir tāda bilde. Mega. Hei, no! Ar to mēs arī tevi apsveicam. Atkal copa. Rūta reāli. Jā. Galvenais, es tādu neesmu. Jā. Es varētu tādu izmēru redzēju. Jā, bet... Jā. Nu, ko, draugi, raidījuma sākumā es teicu, ka mums ir viena spēcbalva par lielāko būti
bet mēs visi kolektīvi vienojamies par to, ka mēs iedosim balvu par lielāko zivi. Un balvu par lielāko zivi saņem Krišjāns Lizovskis. Viņš noķēra lielo mēncu un viņam balva Paldies. no Norfina ļoti siltas foršas zeķītes. Paldies, vīri, paldies, paldies, paldies. Viennozīmīgi noderēs man pasaules čempionātā Zviedrijā. Apsolu, ka es viņas uzvilkšu. Turam īkšķis. Atkal cope! Nu, ko, draugi makšķernieki, ir laiks saprast, cik daudz mēs noķērām. Un, godīgi sakot, man liekas, ka mēs noķērām ļoti daudz. Šī ir Aigara kaudzīte, tā ir Valda kaudzīte. Valda kaudzīte ir mazāka, jo viņš taisīja mums bušu fileju burgerus. Kāpēc kaudzīte ir mazāka un pasties, kas Krišjāniem ir ļoti skaisti. Es teiktu, ka kopumā ļoti cienīgs lomas. Un mēs izdarījām visu, ko mēs varējām, un ķērās īstenībā diezgan labi. Vai ne, draugi? Jā. Šis ir raidījums Atkal cope! Atkal cope! Tā izklausās. Mums lopu problēma. Tāpēc māk braukt ar bļāviens šito te okcope mašīnu. Atkal cope!